Kāpēc sieviete jūtas slikti menopauzes laikā? Visu dzīvi mēs esam dzīvojuši zem savu labo hormonu lietu sargu. Tātad to, ka mēs esam tik skaistas, ir nodrošinājuši estrogēnu, to, ka mums ir laba sirds veselība, ka mums ir stipri kauli, ka mums ir skaista āda, ka mums ir daudz enerģijas. To visu mūsu apzinīgo dzīvi ir nodrošinājuši estrogēnie hormoni, kas tiek ražoti olnīcās. Tāpat arī progesteronam ir sava loma, tāpat arī vīrišķajiem hormoniem. Tātad šiem visiem hormoniem ir visu mūžu bijuši kaut kādi uzdevumi, ko viņi ir darījuši, un mēs esam līdz ar ko jūtušās ļoti, ļoti labi. Šobrīd ir tā, ka tātad olnīcas viss ir aizgājuši gulēt, nekas vairs nenotiek. Pirmkārt, mums trūkst estrogēna. Estrogēna sievišķie hormoni, pirmā galvenā simptomātika parādās agrīni un bieži vien pati traucējošākā ir šie karstuma viļņi. Protams, tie ir arī miega traucējumi. Paaugstināts holesterīna līmenis, kam seko aterosklerotiskas izmaiņas asinsvados ar visu no tā izrietošajām sekām. Tad domāšanas gausums, garstāvokļa svārstības. Vēlīnās menopauzes komplikācijas, teiksim, kas parādās jau gadus 10 un vairāk pēc menopauzes, ja tā netiek ārstēta un kompensēta ar hormoniem, ir šie osteoporoze, kaulu trauslums, kardiovaskulārie riski, insulīna rezistence, tas, ka šis insulīns viņš vairs nav tik aktīvs un nespēja darīt to savu labo darbu organismā. Visa šī simptomātika ir faktiski saistīta ar estrogēnu trūkumu. Nākamais mūsu tāds svarīgākais hormons ir progesterons. Progesteronam principā ir milzīga nozīme mūsu smadzeņu darbībā, gan arī miegams, mēs uzturam stabilu garstāvokli. Tālāk androgēni, vīrišķie hormoni, tiem arī ir sava loma. Pirmkārt jau testosterons, tas ir tas, kas nosaka to, ka mums ir enerģija, domāšanas asuma. Testosterons īstenībā nosaka arī seksualitāti. Testosterona līmenis menopauzē dažkārt mēs būt ļoti zems, un tad arī nāk līdz visa šī simptomātika, ļoti nomaga kārstāvoklis, ka nav enerģijas, neko negribās, nav seksuālās vēlmes. Visiem hormoniem mūsu organismā ir sava vieta, un katrs no viņiem visu dzīvi mums kaut ko ir darījis. Pienākot tam brīdim, kad viņu vairs nav, tad mēs arī izjūtam visu šo simptomātiku.